Tikmēr lielākā daļa nemiernieku šo iniciatīvu uztver ļoti pozitīvi. No Lībijas turpina Latvijas televīzijas filmēšanas grupa. Mēs atrodamies vairāk nekā 30 km attālumā no Bengāzi Tripolis virzienā. Šeit redzam sabombardētā Kadafī spēku smagā bruņu tehnika. To iznīcināja NATO uzlidojumos. Šo uzlidojumu mērķis bija viens – nepieļaut, lai šie metāla monstri sasniedz vairāk nekā miljons iedzīvotāju lielo pilsētu Bengāzi. Un gleznainās pilsētas iedzīvotāji par to ir ļoti pateicīgi. Ielās šis paldies redzams bieži. Īpaši pateicība arī izteikta Katārai, kura bija pirmā arābu valsts, kas nosūtīja savus lidmašīnas civiliedzīvotāju pasargāšanai. Likumsakarīgi, ka šāds noskaņojums lielākoties valda arī tuvojoties frontes līnijai, jo kaujinieku panākumus lielā mērā izšķir NATO rīcība. Lai gan alianses kļūdas rezultātā uzlidojumos gājuši bojā arī viņu cīņas biedri un sabombardēt arī nozīmīgi komunikāciju un infrastruktūras objekti, citas starpā radot problēmas ar elektrības piegādes slimnīcām, kaujinieki ir gatavi to pieņemt. Dažreiz trāpa mums, pieļauj kļūdas, taču mēs par to neko nesakām. Mēs zinām, ka viņi ir mūsu pusē un mērķē uz Kadafī spēkiem. Viņi nav slikti, taču es domāju, ka Francija padarīja vairāk nekā tagad NATO kopumā. Tas ir mans viedoklis. Lielākā kritika, kuru var dzirdēt, saistīt tieši ar to, ka NATO nedara pietiekami. Tikai retais par aliansi izsakās negatīvi, taču arī tādus kaujiniekus pie frontes līnijas var atrast. 100 flies and no bombs at all, what they are for, 100 lidojumu un nekādu bumbu. Kāpēc viņi ir šeit? NATO tikai izliekas, ka viņi mūs aizsargā, bet tā nav. Misrāta katru otro dienu tiek bombardēta ar tankiem un smagu artilēriju. Mēs nepaļaujamies uz NATO. Šo cīņu mēs uzsākam paši. NATO jādara savs darbs pareizi. Ja nē, viņiem ir jāaiziet, bet mēs turpināsim karot. Karavīri arī runā par to, ka alianse varētu viņiem palīdzēt ar ieročiem. Daudzuprāt, tas būtu tikai godīgi, jo Kadafī lojālisti pret saviem tautiešiem vērš šaujamos, kas viņu rokās nonākuši ar citu ārvalstu ziņu. Please, Latvia, please, talking to. Lūdzu, Latvija, lūdzu pasakiet Austrumeiropai, lai tā beidz pārdod ieročus pulkvedim Kadafī. Austrumeiropa, Ukraina, Krievija un Baltkrievija palīdz Kadafī iegūt ieročus. Mēs vēlamies brīvību, gribam būt brīvi. Mēs neesam ne Al-Qaida, ne Hezbollah. Mēs tikai vēlamies demokrātiju. We need liberty. Jau drīzumā šiem kaujiniekiem varētu pievienoties militāri eksperti no Lielbritānijas, lai palīdzētu apgūt militārās prasmes, kuru viņiem vienkārši nav, jo gandrīz visi uz cīņu devušies no civilās dzīves. Tas liecina, ka laikā, kad frontes līnija nostabilizējusies, sadarbības starp šiem kaujiniekiem un NATO varētu kļūt vēl ciešāka, bet viņu kaujas spējas vēl augstākas. Toms Pastors, Ingvis Graudiņš, Atis Klimovičs, Latvijas televīzija, Lībijā. No dzimšanas dienas svinībām uz cietuma nārā.